Šodien Brigmaņa kungs izteicās patiešām, ka Latvijas bankas prezidents ir tikai ziediņi. Vēl priekšā ir, piemēram, ministru izvērtēšana, un viņš diezgan skarbi izteicās par Briškenu kungu, par kur gan Rokpeņa kungs šeit pagājušajā nedēļā teica, ka viņš tikai mēģina izsmelt izlieto. ZZS varētu uzstāt uz Kasparu Briškenu nomaiņu? Redziet, tas tāds plašāks jautājums. Briškena kunga vadītā ministrijā ir ļoti daudz problēmas, kur mēs arī ar bažām skatāmies, kā mūsu kolēģis tiek galā šo problēmu risināšanu. Un mums arvien vairāk nosaprinās doma, ka, lai šīs problēmas vispār kaut kā jēdzīgi atrisinātu, šī ministrija ir jāuzņemās atbildība tai ministrijai, kurai ir arī finanšu ministrija. Jaunajai vienotībai. Tātad kolēģiem būtu jāpārņem citādākā veidā. Šobrīd ir pastāvīgs konflikts, kuru mēs jau ilgstoši vērojam. Jūs to rosināsiet? Nu, tā ir premjera atbildība, un premjeras nosaka to, kādi ministri, kādā sadalījumā strādā valdība. Nu, bet jūs esat koalīcijā, jūs par to runāsiet, vai jūs to vienkārši pasakat, ka tā būtu labi? Es jums tikko atbildēju, kā atbildība tā ir, un kur mēs nevadam valdību. Ministrs prezidents tas, kas izvēlās, kādi ministri un kurās pozīcijās atradīsies.